Labvakar, dārgie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Šodien pirmdienā, kā parasti, būs arī pārskats par pagājušo nedēļu, bet pamatā mēs fokusēsimies, protams, uz tiem notikumiem, kuri notika brīvdienās. Un brīvdienās, jāsaka tā, ir arī šis tas pozitīvs, tāds interesants viens paziņojums no 110. brigādes, kur tad viņi Deep State ir tāds, ziniet, ukraiņu portāls lielais. Viņi pārkrāso atpakaļ, mēs ieņēmām Verbave, kas uz to brīdi, kad viņi to rakstīja, bija taisnība. Bet jebkurā gadījumā tas pozitīvais, ko mēs redzam, mēs beidzot sagaidījām pretuzbrukumu Zaporožijas sektorā, kur tad Ukraiņi ne tikai Verbavu, bet arī citās vietās tad mēģina stabilizēt situāciju. Tā, protams, ir pozitīvā ziņa, jo šo pretuzbrukumu mēs gaidījām jau kādu laiku. Diemžēl ir arī problemātiskās vietas, un pagājušās brīvdienās tā bija Pakrovska, jo tur bija diezgan liela situācijas attīstība, diemžēl par labu Krievijas armijai. Bet sākam ar politisko sektoru, un atceraties, mēs runājam par to, ka Puķinam te kaut kur būs jārunā, un viņš nāks ar tādu jauno lielo paziņojumu par ģeopolitisko situāciju, par drošību, un tā tālāk. Sanāca čiks, būsim godīgi, un patiesībā mani mazliet Puķins ir pārsteidzis, jo viņš nolaidās tādos joku līmenī. Jokoja viņš patiesībā ļoti daudz visā šajā uzstāšanās laikā, gan atbildot uz jautājumiem. Un kā nebija tādu nopietnu paziņojumu, un nebija agrāk viņš, ja jūs atceraties, viņš tur bārstie ciparus pārzināja, par visu, ko runāja. Šeit viss bija tāds ļoti pavirši uz joku līmeņa, piemēram, uz jautājumu, kāpēc jūs sūtat dronus uz Kopenhāgenu un Lisabonu. Viņš pateica, atvainojos, vairāk nesūtīšu. Tad attiecīgi no vienas puses, it kā viņš tā sarkastiski pasaka, ka ne jau mēs tos dronus sūtījām, bet otrās puses atzīstās un tā bērnišķīgi spēlējās vispār ar šo situācijas eskalāciju. Otrs piemērs ir, kad viņš runāja par Krieviju kā papīra tīģeri, atceraties, bija tāds Trumpa paziņojums, tad tagad viņš saka, ja mēs esam papīra tīģeris, kas ir NATO, kurš nevar notriekt mūsu 19 dronus. Tā kā kopumā no tādas programmas runas nekas īpaši daudz nesanāca, bet kopējais ievirziens ir viennozīmīgs. Tā ir turpmākā konfrontācija ar mums. Viņš nav runājis ne par kādām, atkal tad nomierināties, viņš nerunā par uzbrukumu Eiropai, šobrīd vismaz. Bet viņš runā par to, ka nopietni strādā pie multipolārās pasaules izveidošanas, viņa de facto jau ir izveidojusies, un tad šeit Krievija nekādā gadījumā neatkāpsies un turēsies uz savām pozīcijām. Tas bija, teiksim tā, viens no tiem paziņojumiem, kurš nebija joks vai izteikts joka veidā viņa uzrunā. Jebkurā gadījumā kopumā tika gaidīts daudz vairāk. Nezinu, kāpēc, kurš viņam ieteica pāriet uz tādu joku runāšanu, bet tāda tā uzruna bija. Tagad atgriežamies atpakaļ uz Ukrainu. Laika apstākļi nākošās nedēļas, 2 nedēļas, pamazām nāk rudens un pamazām nāk lietus. Un tad redzēsim, 2 nedēļas vēl varbūt nebūs, šī nedēļa varbūt nebūs tik slikta, nākošā nedēļa jau mēs redzam nopietnus lietus gāzes, un temperatūra arī mums iet uz leju, tā kā rudens geogrāfiskais, astronomiskais kāds tur vispār ir iestājies. Jautājums ir tāds, cik ilgi vēl varēs pārvietoties pa laukiem. To mēs redzēsim, un tad kaujas operācijas, kuras notiks šajās 2 nedēļās, mums parādīs, vai viss ir beidzies un mums tagad būs jāgaida ziemu kaut kādai aktīvākai kaujas darbībai, vai tas vēl kādu laiku turpināsies. Izmaiņas kaujas laukā pagājušajā nedēļā bija daudz, šonedēļ ir mazliet mazāk. No pozitīvā
ir tas, ka ir izmaiņas arī par labu Ukrainai. Bija arī pagājušajā nedēļā, bet nebija tik izteikti. Un tad, kā es teicu, galvenais tas ir pretuzbrukums dienvidu zonā. Ar to arī sāksim. Tas notika aptuveni šeit, un tās galvenās vietas, kuras tad ir mainījušas savu statusu, ir Novosiļivka, Sosņivka un Vierbave. Ukraiņi saka, ka patiesībā vēl vairāk, bet tur nav pierādījumu tam. Attiecīgi paliksim pagaidām pie šīm te 3 nosaukumiem. Otrā vieta tas ir Dabrapilje virziens. Šeit Ukraiņiem vēl joprojām ir viņu galvenais spēku pielietošanas punkts, un no pozitīvām lietām viņiem izdevās atgūt Novošahave. Jā, diemžēl pārējās visas lietas un noturēt Nikanorivku, pārējās vietas ir vai uzlabojas situācija Krievijas armijā, vai tā palika kā minimums neitrāla. Tā kā šajā virzienā uzbrūk abas divas puses. Jā, tagad par Krievijas puses darbībām. Pirmais Sumi, piedošana Sumi, nav nekādu izmaiņu, miermīlīga situācija. Kur sākās izmaiņas ir Harkivas virzienā. Tieši brīvdienās mēs redzam aktīvākas darbības pie Vavčanskas. Pagaidām arī nav nekas liels, bet vienkārši fakta konstatācija. Tālāk pa sektoriem Kupianska. Šeit vēl joprojām ļoti daudz jautājumu, ļoti daudz spēlēko zonu, bet mēs redzam tādu nopietnu Krievijas armijas spiedienu šeit. Limanas virziens šeit lielākais ir zaudējums, tas ir Zariečina zaudēšana. Tā bija nopietna aizsardzības pozīcija, kuru Ukraiņiem vajadzēja noturēt. Un tagad svarīgākās mums ir kaujas par Jampiļu, kuras arī iet pilnā sparā. Sieverskas virzienā arī nekas, no vienas puses it kā nekas kritisks, bet vairāki apdzīvotie punkti ir zaudēti. Par Seribrjanku mēs zinājām, par Viemku beidzot noskaidrojās tā situācija. Un arī dienvidiem no Sieverskas, tur Kuzmiņivka arī ir, diemžēl, zaudēta pagājušās brīvdienās tieši. Pakrovska ir vēl viena vieta, kur tad sākās Krievijas armijas aktīvākais uzbrukums. Tā kā šeit arī mēs redzam negatīvas tendences. Vienīgais, kur bija tā vieglāk, ir Kastantinovka. Šeit bija kaujas tikai pie Plišķievkas nedēļas laikā. Bet, principā, tiek ziņots arī par Klibanbig, bet tur viss ļoti, ļoti neskaidri, tāpēc tur pagaidām neko īpaši daudz nekomentēsim. Krievijas uzbrukums pie Dabrapiljas, viņiem izdevās atgūt Viļne, ieiet Darožne, atgūt Viļne un Boikivku, ieiet Darožne Pankivkā un Viseļe un Valadimirivka ir tādā pelēkajā zonā. Abas divas ļoti nenoteiktā pelēkajā zonā, jo tur it kā mums ir objektīvie kadri, ka Krievijas armija vienu Viseļe ir jau šķērsojusi un atrodas tālākais Viseļe, un par Valadimirivku, ka viņi tur atrodas, bet tas viss ļoti, ļoti nenoteikti un ļoti neprecīzi. Tāpat bija vēl uzbrukums neliels pie Sihnagirskas, un tad attiecīgi Krievijas armijas galvenais uzbrukums notika tieši dienvidu zonā uz Zaporožie, pie Poltavkas un pie Ivaņivkas. Divas izmaiņas viņiem pa labu. Bet šeit pozitīvi ir tas, ka Ukraiņu pretuzbrukums šeit tomēr to darbību ir kā minimums sabremzējis. Un to mēs jau redzam laikam otro nedēļu pēc kārtas, ka tas uzbrukums tā neiet vairāk tik raiti uz priekšu, kā tas bija iepriekš. Apšaudes. No Ukrainas puses svarīgākā lielākā apšaude bija divas. Viena ir pie Maskavas, piedodiet, tas ir nevis pie Maskavas, tas ir augšā pie Ļeņingradas. Lielā naftas pārstrādes fabrika tur tika apšaudīta. Otra ir Orskā. Te mēs redzam dronu, tad, kad viņš pikē tālāk un veic triecienu pa šo naftas pārstrādes uzņēmumu. Laikam šī ir tā labākā karte, labākais, vizualizācija naftas pārstrādes uzņēmumiem, kuru tad es atradu. Bet jāsaka tā, ka es pagaidām nevaru jums salikt tos triecienus, jo ļoti trūks tādas precīzas laba apkopojuma pa visiem uzbrukumiem.
jo pāris es atradu, kurus it kā pētnieciskie institūti veic, un tad viņi tieši pēta šo te jautājumu, bet ātri apskatot, kas tad viņiem tur ir salikts, es atradu, nācu pie slēdziena, ka viņi ir ļoti nepilni, un tajos iztrūkst ļoti daudzi uzbrukumi, tāpēc pagaidām paliekam pie šīs te schēmas, un tad es mēģināšu tad atjaunot un tad parādīt, pa kuru tad cik reizes tika triekts un kādus rezultātus tur Ukraiņiem izdevās panākt. Krievijas uzbrukumi turpinājās, šonedēļ mums ir viens rekords, antirekords 88 raķetes, tika izšautas pa Ukrainas teritoriju, nekad iepriekš tik daudz netika šauts. Tas ir aptuveni 12 raķetes dienā, un arī procents notriekto raķešu ir krities uz leju. Ne tik dramatiski, kā tas varētu, bet te gan jāsaka tā, vienmēr, kad Ukraiņiem šis procents bija slikts, tad, kad bija nelieli uzbrukumi. Pāris raķetes dienā, jo tad izskatās tā, ka var teikt, ka nogulēja. Šī parasti viņiem visi lielie uzbrukumi bija atvairīti diezgan tādu ar labu notriekšanas procentu. Šoreiz mums bija 2 lieli uzbrukumi pat nedēļas gaitā, abi divi nebija īpaši labi. Tad kopā pa droniem, droni ir aptuveni 200 dienā. Es domāju, tas būs tas līmenis, kurš tagad uzturēsies kādu laiku, kamēr tad kaut kāda izmaiņa notiks. Jā, un vēl viena ziņa, atceraties, sestdien mēs runājām ar Jāni par to, ka bija tāds jaunais paziņojums par to, ka ir problēmas Ukraiņiem ar Iskander raķešu notriekšanu, tieši ar Iskander M raķešu notriekšanu. Un tad šonedēļ bija izšautas 7 raķetes, kā jūs redzat, notriekšanas procents ir 0. Protams, tas nav nekas labs. Kur tad bija tie triecieni? Piektdien mums bija, sākam ar iepriekšējās dienas triecienu Slavutičā. Slavutičā trieciens bija ļoti spēcīgs, tas ir Slavutičs un Černigeva, viss tumsā. Un tad galvenais trieciens bija 3 vietās - Harkivā pa gāzes infrastruktūru, Poltavā pa gāzes infrastruktūru, Ļubņā pa gāzes infrastruktūru. Tāds acīm redzot tēmēts uz enerģētikas infrastruktūru trieciens. Tā, lai, jūs saprotat, ka siltumelektrostacijas strādā uz gāzes, apkuras sistēmas strādā uz gāzes, tad attiecīgi par to Krievijas armija arī šobrīd triec. Sestdien vairāki uzbrukumi vērā ņemamākie bija Šostkā pa dzelzceļu, arī vairāki ir, vispār ļoti daudz ir triecienu arī pa dzelzceļa stacijām. Konotopā tika uzbrukts sadales stacijai lielajai, Černigivā degvielas uzpildes stacijai, naftas pārstrādes uzņēmumam. Tāds pats trieciens bija arī svētdien, kur mēs redzam to rezultātus. Un tad papildus, tad sestdien vēl bija arī trieciens Kramatorskā, kur tika uzbrukts siltumelektrostacijai. Jā, svētdien tad triecieni būtiski mainījās. Mēs redzam, ka ir tāds izteikti triecieni rietumos. Un te mēs varam pateikt tā, ka tie bija Ļvov, un tad Ļvovā bija 140 droni un 23 raķetes. Viens no galvenajiem mērķiem ir šis te, atkal, kā parasti, Krievi ziņo, ka viņi triec pa militāro objektu, kas, teorētiski bija civilais, vismaz pirms kara. Tātad, bet, visdrīzāk šeit patiešām notika militārā ražošana un uzbrukums Mideničos, kur tad arī tika triekts pa gāzes elektrostaciju. Tāpat bija trieciens Odesā, tas ir šeit uz kartes mums, Odesā. Un tad visi pārējie pamatā triecieni mums ir gar frontes līniju un Černigavas apgabalā. Černigavas apgabals, tas ir atsevišķais stāsts, par to parunāsim vēlreiz. Vēlreiz visdrīzāk rīt, jo es gribētu izskaidrot vienu no teorijām, kas ar to ir saistītas. Bet, ja mēs paskatāmies, tad uzbrukumu tendences ir enerģētiskā infrastruktūra
un Černigavas apgabals un ziemeļi. Enerģētikas infrastruktūra tur it kā viss ir skaidrs. Saprotams, kādu mērķi Krievijas armija grib panākt, bet te ir par Černigavu izskaidrošu rīt. Jā, un paliek vēl viena lieta, kura tad ir saistīta ar to, ka Krievijas armija pielieto šos gan dronus, gan raķetes lielā daudzumā. Civiliedzīvotāji iet bojā un iet bojā vairāk nekā, arī viens ir vairāk nekā vajadzīgs, bet iet pietiekoši daudz, un tā vēl joprojām paliek problēma, ka Krievijas armija ļoti bez tādas izvēles triec pa mērķiem, un attiecīgi tādos uzbrukumos civiliedzīvotāju bojāeja ir lielāka nekā normālai armijai, normālā karā būtu jānotiek. Zaporižija virziens šeit ir neliela Stepnahirskā virzienā Krievijas armija virzība uz priekšu, un tad šeit mums ir tās Ukraiņu uzbrukums, kas notika pie Novoseļivkas, Sasņivkas un Višņevē, un te bija tāds ieraksts 110. brigādes mājaslapā, kur viņi tad runā, kad krāsojiet Verbavē atpakaļ, jo viņi bija pēc Krievijas uzbrukuma veikuši savu pretuzbrukumu, un tad no turienes tā bija piekdienas vakars. Un tad, diemžēl, sestdien mēs redzējām Krievijas armijas pretuzbrukumu, tāpēc šeit pagaidām paliek pelēkā zona. Jā, kā mainījās situācija pie Stepnahirska minimālā virzība uz priekšu, Krievijas armija ir šeit. Pie Verbava. Sāksim visu pēc chronologiskā secībā. Pirmais, tad Krievijas armija paziņo par Verbava ieņemšanu un virzību uz priekšu šeit. Un tad mēs redzam arī virzību uz priekšu pie Novoivaņivkas. Un tad tā ir tā virzība uz priekšu tālāk šeit pie Poltavkas, kur tad Krievijas armija turpina paplašināt savu kontrolējumu teritoriju un tad virzīties uz priekšu šeit. Un tad brīvdienās bija uzbrukums šitien te pie Stiepavē. Attiecīgi ar to Ukraiņi atbildēja ar pretuzbrukumu Verbave, kur viņi apgalvo, ka viņi kontrolē šo apdzīvoto vietu, kas visdrīzāk tā arī bija, bet tas bija pirms Krievijas armija deva šeit pretuzbrukumu. Tā kā pagaidām man vajadzēja iezīmēt šo vietu pelēkajā zonā, jo šeit nav skaidrības, kurš tad droši kontrolē Verbavē. Tālāk divi uzbrukumi bija ziemeļos, viens, kur Ukrainas spēkiem izdevās ieiet Sasņivkā un pietuvoties Haroše, otrs, kur viņi uzbruka Novoseļivkai un tad arī pavirzies uz priekšu šeit pie Sišņevā. Interesanti, ka atsevišķi Ukraiņu portāli rāda to informāciju tādā veidā, ka tā situācija ir aptuveni šāda, ko kontrolē Ukrainas armija, bet izņemot Sasņivku un Novoseļivku nekāda apstiprinājuma šādai virzībai uz priekšu nav. Bet tas, protams, var mainīties nākošajās dienās, kad mēs redzēsim, kādi tad rezultāti ir šajās divās kaujās, un vai viņiem patiešām izdevās pavirzīties uz priekšu, vai tas ir tikai tāds informatīvā kara elements. Kaujas pie Pakrovskas šeit, piedodiet, Pakrovsku neatzīmēju, mana vaina, un tad Krievijas armija vēl šeit uzbruka pie Ivaņivkas, bija apšaudes Gavrilivkā, un te arī ir visādi sāsti par Gavrilivku, bet šeit visdrīzāk tā ir tikai diversijas grupas un nekādas Krievijas armijas nopietno vienību esamība Gavrilivkā nav. Un, protams, izmaiņas arī Dabrapili virzienā. Ar to arī sāksim. Un šeit, diemžēl, nav nemaz tik rožaini, kā mums gribētos. Pirmā informācija par šo te Ukrainas armijas virzību uz priekšu, tagad šī zona pāriet pelēkās zonas statusā, jo apstiprinājuma, ka Ukraiņiem šeit izdevās nostiprināties, nav. Kas ir apstiprinājies, diemžēl? Krievijas armijas iebrukšana Viļņē un tad Viļņē ieņemšana. Mums tad ir vairākas geolokācijas no šīs te apdzīvotās vietas. Un ir neapstiprinātā informācija no Pankivkas un Maikā, ka Krievijas armija ienāca Vladimirivkā. Šis ir jau Vladimirivkā, un mums ir video no šī te krustojuma no Ukrainas armijas vienībām, kur tad parāda, ka Krievijas armijas karavīri šeit ir. Bet nav nekāda apstiprinājuma, ka viņi te ir nostiprinājušies, kas nozīmē, šī ir vienkārši pelēkā zona.
Vēl viena uztraucošā situācija mums ir šeit pie Safijevkas. Mums ir vairāki Krievijas armijas uzbrukumi, vairāki virzieni. Vieni no tiem iet uz Safijevku, kas it kā, par to mēs jau sen runājām, ka viņi uz turieni virzīsies. Otrs mums ir uzbrukums šeit, un viņš iet apkārt šim te ezeram. Un tas interesanti, ka viņš neiet Novopavļivku, viņš iet uz nākošām Ukraiņu pozīcijām, kas atrodas šeit tālāk uz ziemeļiem. Diemžēl jāsacina tā, ka iniciatīvu Krievijas armija šeit ir pārtvērusi. Un, ja Ukraiņi grib tomēr pabeigt šo operāciju veiksmīgi un tad nogriezt, nošķelt kaut kādu Krievu armijas spēkus no galvenajiem spēkiem un tad mēģināt viņus aplenkt un iznīcināt, tagad ir tas laiks, kad šo iniciatīvu vajadzētu pārņemt. Mirnagrads šeit pelēkā zona, it kā parādījās tāda neliela skaidrība, bet atkal neskaidrība, jo Krievijas armijas un vairāki, tā skaitā neitrālie portāli, saskarsmes līniju zīmē šeit. Pamatā Ukraiņu portāli zīmē šo saskarsmes līniju šādi. Pietiekoši atšķirīga līnija, lai mēs varētu pateikt kaut ko konkrētu par šo teritoriju. Tāpēc šeit pagaidām atstājam pelēko zonu un tad gaidām kaut kādas reālās izmaiņas arī ar geolokācijām. Pakrovskā situācija ir švaka, būsim godīgi. Pirmais apstiprinājās informācija par Krievijas armijas uzbrukumu šeit. Laba lieta ir tāda, ka neapstiprinājās tas, ka viņi aizgāja līdz dzelzceļam. Tā kā vismaz viena pozitīvā lieta šeit ir. Otra ir šī teritorija uz dienvidiem no Šahtarskī rajona, tā saucamais Novopavļivka Čuņišana virziens. Tātad šeit šī situācija ir apstiprinājusies. Vēl divi uzbrukumi šeit un šeit. Tad sākotnēji tie bija pelēkā zonā, bet pēc tam svētdienas vakarā tomēr apstiprinājās teritorija, ka šīs teritorijas ir ieņemtas. Un tad ir neliela teritorija šeit pie Čuņišana. Te ir mums video, kur tad Krievu armijas karavīri slēpjās pozīcijās, kuras tad viņi nekontrolēja iepriekšējā dienā. Tas automātiski nozīmē, ka viņi tik tālu ir aizgājuši. Novopavļivka parādījās tāda pelēka zona vairākos ziņojumos, bet pagaidām droši es nevaru pateikt, ka Krievijas armija šeit pavirzies uz priekšu. Vēl jau vairāk kā virzība pie Čuņišana ir tikai šeit. Tad šeit ir tāda klasiskā pelēkā zona. Bet, tad kur ir galvenā problēma? Galvenā problēma ir Šahtarskī rajons. Un Šahtarskī rajona situācija mainījās ļoti drastiski, jo mēs redzam, ka šeit bija vairākas virzības Krievijas armijas šeit pa dačām, un tad mēs redzam arī tādu lielu uzbrukumu no vairākiem virzieniem visdrīzāk, kur tad Krievijas armijai tagad apzīmējās viņu kontroles zona aptuveni šeit. Ir tās video, kur Ukrainas armijas karavīri atkāpjās no šīs te vietas aptuveni. Nav te daudz, nav jau 100 ukraiņu, kas atkāpjās, bet principā pagaidām nav informācijas par to, ka šeit notiek ir liela pretestība un lielas mēģinājumi Ukrainas armijai veikt kaut kādus pretuzbrukumus. Ir vēl arī šī zona parādījās kā pelēkā zonā iekrāsota, tā kā situācija šeit ir ļoti, ļoti negatīva. Tuvākajās dienās mums būs skaidrs, vai Krievijas armija izdodas iziet uz šīs ielas līniju, un tad turpināt, un tad mēs jau saprotam, ka Pakrovskas dienvidi ir ieņemti, un tad jautājums ir tāds, ka tikai, diemžēl, tālāk virzība uz priekšu viņiem būs daudz vieglāka, jo divas vietas, kuras viņiem ir, tādas būs grūti ieņemt, viena ir šis te daudzstāvu māju rajons šeit un industriālā zona šeit. Visdrīzāk, ka industriālā zona tieši būs viņu uzbrukuma pirmais mērķis, jo ja viņiem izdodas ieņemt šo te krustojumu šeit, tad principā mēs varam teikt, ka tālāk aizstāvēt Pakrovsku un Mirnagradu būs ļoti, ļoti sarežģīti. Jo vienlaicīgi, ja Krieviem izdosies pārgriezt šo dienvidu apgādes ceļu, viņi izdarīs visu, lai pārgriezt
piedodiet, ziemeļapgādes ceļu, tepat pie Rodinski vai pie Biļitska, vēl jau vairāk kā pie Rodinski, lai viņiem to izdarītu, viņiem vajag nepieciešams tikai nedaudz pavirzīties uz priekšu. Tā kā šī te ir ļoti negatīvā tendence, un ja tūlīt nākošajās pāris dienās Ukraiņi nemainīs šo situāciju sev pa labu, tālāk tas viss attīstīsies tikai negatīvā virzienā. Pie Ivaņivkas šeit divas darbības Krievijas armija aktīvās veica. Pirmā, viņi ieņēma visu teritoriju līdz upei, un tālāk viņi turpināja virzību uz priekšu pašai Ivaņivkā. Te ir vairākas pelēkās zonas, kuras ir parādījušies šeit, un arī, teiksim, šeit. Tā kā, principā, šeit arī kaujas notiek, bet pagaidām 100% spēku izvietošanu mēs nezinām. Nākošā izmaiņa ir pie Sieverskas. Šeit Krievija paziņoja par Fjodorovkas ieņemšanu brīvdienās, kaut vai Fjodorovka tehniski jau bija ieņemta labu laiku iepriekš, bet tas attiecīgi šis paziņojums uzreiz tika noraidīts no Ukrainas puses. Un te viņiem ir taisnība, jo mēs redzam, ka Fjodorovkas ziemeļos un dienvidos vēl joprojām notiek kaujas. Tajā pat laikā noskaidrojas situācija par pie Vijemkas, Kuzmiņivkas, un Krievijas armija uzsāka uzbrukumu uz Sieverskas aizsardzības līniju. Tātad, kur tas notika, tad pirmais uzbrukums ir šeit. Šeit tad Krievijas armija uzbruk šī te pirmai aizsardzības pozīcija nopietnai. Pirmai, kura vēl joprojām paliek Ukrainas armijas rokās šobrīd. Tā kā mēs varam teikt, ka kaujas par Sieversku jau ir sākušās. Un paralēli tam bija tad informācija, ka ir Kuzmiņivku Krievijas armija ieņēmusi. Šeit negatīvi, protams, tas, ka viņiem izdevās gan upi šķērsot, gan dabūt placdarmu, gan arī pietiekoši labu placdarmu, jo tā ir apdzīvotā vieta. Un arī izdevās ieņemt Vijemku. Šīs ir tās divas vietas pie Fjodorovkas, kur tad notiek kaujas, kas nozīmē, ka tehniski tagad Fjodorovka mums ir pelēkā zona, jo neskatoties uz to, ka Krievijas armija tur viņi var daudz ko paziņot, bet ja kaujas apdzīvotā vietā notiek, nav šī apdzīvotā vieta ieņemta. Tālāk uz leju Liman virziens. Šeit ir vairākas attīstības. Ukraiņi veica pretuzbrukumu Novoseļivkā, uz ko Krievija atbildēja uzbrukumā pie Šandrihalove un tad virzienā no Dzirilove uz ceļu Jarova-Drobiševa. Un Krievi veica Raiharadok tilta apšaudi. Tagad mēs redzam, ka šis tilts ir iznīcināts, vairāk to lietot nevarēs. Bet mums šeit arī, ja mēs uzmanīgi paskatāmies, ir arī pozitīva ziņa, jo šeit ir pontona pārceltuve, kurā šajā uzbrukumā nav cietusi un vēl joprojām funkcionē. Tā kā, laba ziņa tāda, ka apgāde nav pārtraukta, viņa vēl joprojām notiks, bet, skaidrs, ka arī Krieviem ir pieejami šie satelītu uzņēmumi. Tas nozīmē, ka, visdrīzāk tuvākā laikā mēs redzēsim triecienus arī pa šo te pārceltuvi. Ukrainas ģenerālštābs ir pateicis, ka ir pārsviedis rezerves uz Jampiļu virzienu un tad veica pretuzbrukumu pie Jampiļas. Pozitīvi, sen jau vajadzēja to darīt, bet pagaidām mums nav rezultātu un stāstīt ziņojumus jūs, protams, varat, ko jūs gribat, bet ir jābūt kaut kādiem video vai fotogrāfijām no šiem vietām, lai mēs kaut kādā veidā varētu mainīt šeit situāciju. Jā, tad kaujas Liman virzienā, tad viss sākās, kā es jau teicu, šeit Novoseļivkā, kur tad pa lielam Ukraiņiem izdevās izspiest Krievus ārā. Vienīgais, kas palika viņu rokās, tā ir tā pārceltuve, kur viņi pārcēlās pāri upei. Un tad nākošajā dienā, tajā pašā dienā Krievijas armija mēģināja šeit veikt flanga uzbrukumu. Daļēji tas bija veiksmīgs, bet ideja jau noteikti bija triekt flangā šeit, lai atsviestu ukraiņus atpakaļ. Tas neizdevās. Un tad nākošajā dienā mēs redzējām, viņi pārcēlās, šitien viņi virzījās gar Drobiševa uz šo te ceļu, kuru tad viņi grib šeit pārgriezt. Un šeit viņi pārcēlās par upei un tagad mēģina aplenkt Novoseļivku. Visdrīzāk mēs redzēsim to manevru no abām divām pusēm, kur tad viņi mēģinās veikt aplenkumu un piespiest Ukraiņus šeit atkāpties.
Jā, pie Jampiļas šeit Ukraiņu pretuzbrukums ir. Par rezultātiem pagaidām nekas nav zināms, kā es jau teicu. Nu, pagaidīsim, parādīsies rezultāti, parādīsies arī izmaiņas uz kartes. Kupianskā šeit ir neliela skaidrība, pavisam neliela. Ukraiņiem neizdevās noturēt šo te daudz dzīvokļu māju rajonu, tad Krievi to ieņēma un tagad apstiprināts, ka viņi ir pavirzījušies uz priekšu. Un tad šeit, nu, loģiski arī tas tā savienošanās ar šīm teritorijām it kā varētu notikt, bet ja mēs paskatāmies kopā uz tām teritorijām, pelēko zonu ir ļoti daudz, un absolūti nav skaidrības, kurš tad ko kontrolē. Puķins, starp citu, savā uzrunā pateica, ka Krievijas armija kontrolē 60% uz Kupianskas. Nu, pagaidām, pēc maniem aprēķiniem, labākā gadījumā viņi kontrolē 20%. Bet, kā es teicu, pelēko zonu vēl joprojām ir ļoti daudz. Jā, nu un tad Vovčanska šeit arī mēs redzējām tādu konsekventus divus Krievijas armijas uzbrukumus pēc kārtas. Viņi uzbruka piekdien un tad paplašināja savu kontrolēto teritoriju sestdien. Un tad arī šeit diezgan viegli geolocējamā lielā ēka, kura tad nu arī apstiprina, cik tālu Krievijas armija izdevās šeit pavirzīties. Jā, piedodiet, kā parasti pirmdien garš raidījums. Nu, kā es teicu, ir arī pozitīvas lietas. Ukraiņiem nav tā, ka spēki ir beigušies. Mēs redzam, ka viņi aktīvi darbojas Zaporožijas sektorā, kur mēs to jau, nu, būsim godīgi, sen gaidījām. Bet ir vairākas problematiskās vietas. Viena no tām mums, protams, ir Pakrovska. Un tur brīvdienās, diemžēl, mums bija negatīva situācijas attīstība. Nu, skatīsimies, kāda būs tālākā virzība uz priekšu un kādas būs turpmākās Ukrainas armijas darbības šajā virzienā, jo Pakrovsku zaudēt šajā periodā viņiem būs ļoti sāpīgi. Ne tik daudz sāpīgi no taktiskā un militārā viedokļa, cik no politiskā un informatīvā viedokļa, jo tāds signāls būs, nu, ļoti negatīvi uztverts visos līmeņos. Jā, tāpēc sekojam, kā attīstās šī situācija un kā parasti par izmaiņām situācija, kaujām, veiksmēm un neveiksmēm, kā parasti pastāstīšu rīt 19:00. Paldies par jūsu uzmanību un līdz rītam!